kursa absolvents. Ar vēja spārniem tā saka
vai jums laiks šajos 3 gados ir lidojis? Uz to atbildēt var tikai katrs pats. Bet šodien vienā aplī mēs stāvam ap vienu ugunskura, neciesti uguntiņ kuries, gaismiņa noturies. Neciesti uguntiņ kuries, nes dzirksteles debesīs augstu, kamēr tu kuries uguntiņ, mums siltas plaukstas. Mūsu skolā ir tāda tradīcija, ka izlaidumā, kamēr mēs visi vēl esam kopā, tiek aizdegtas sveces liesmiņi, gaismai, sirds siltumam un jaukām atmiņām. Tās aizdegt šodien aicinu Logu Trūsni, Robertu Budānu un Kristēvas Notiņu no 9. C klases, Līzi Emīliju Lavenieci, Elīzu Elzu Šmiti un Lauru Osīti no 9. D klases. Vārds ģimnāzijas direktorai Inesei Bandiniecei. Absolventi, vecāki, skolotāji, darbinieki, viesi. Jelgavas valsts ģimnāzijas 115 9. klašu skolāniem šodien tiek pasniegti dokumenti par vispārējo pamatizglītību. Jūsu obligātās izglītības dokuments. Šodien jūs sveicot, uzrunājot, gribas pievienoties Mājas Laukmanas rakstītajām. Šodien atskatoties pār plecu, nemaz tik niecināms un atzīstams vienīgi par galīgu neveiksmi, vakardienas gājums, tomēr noposaucams. Tieši pretēji, vakar ietēs ceļš, šodien šķiet gandrīz brīnišķīgs. Eju tālāk savā šodienas ceļā un jūtu, kā sirds priecājas par paša atklājumu. Un katram ir savs ceļa stāsts. Jūsu 3 gadu ceļš ir bijis gan darbu, darbiņu, nedarbu, piedzīvojumu, pārdzīvojumu, atklāsmju laiks. Un šie 3 gadi aizvadīti strauji, enerģiski, atziņu pilni, piedzīvojumi bagāti. Šajos 3 mācību gados esat cītīgi mācījušies, ne tik cītīgi kāds. Un ko tad, kāds šis mācību laiks ir bijis? Šajā mācību gadā 8 skolēniem ir vidējā atzīme virs 8,5. Un šodien izlaidumā šeit ir arī ar jums palakoties. Un tie ir Agata Valode, Miks Kristers Krūmiņš, Ieva Liene Baigle, Ralfs Niklāvs Saks, Māja Bagdānova, Felicita Luīze Osvalde, Roberts Budāns un Laura Osīte. Bet skolāniem ir izcils mācību sasniegums. Kristīnai Kolijai sekļu izrakstā ir atzīmes, kur vidējās summas sastāda 9,13 un Tomas Trūksis 9,44.
ir darījuši arī daudz citus labus darbus, interesantus, bagātus, sevi pilnveidojuši. Esat piedalījušies fizikas konkursā par gūti atzīstamu panākumu, ZZ čempionātā, piedalījušies un izcīnīt uzvara 46. skolēnu spartakiādē, aktīvi iesaistījušies skolēnu padomē un arī brīvprātīgajā darbā. Un pamatskolas finišā valsts pārbaudījumi. Valsts pārbaudījumi godam nokārtoti, un kādam tas ir bijis spraiga darba laiks, kādam tas ir bijis vieglāks, vairāk varbūt tās ar atpūtas un svinējumu darba svētki. Un izcilus rezultātus eksāmenā ir sasnieguši Emīls Krūmiņš, Kristīna Poliem, Roberts Budāns un Toms Struksnis. Katram ceļam ir savs stāsts. Mūsu ceļš šajā mācību gadā ir atvedis šeit uz Jelgavas pili. Un tas mums ir bijis izaicinājuma laiks, pieņēmuma laiks, pārbaudījuma laiks, bet šajā laikā arī domājot, sapņojot par to, kāda būs mūsu ģimnāzijas ēka pēc pusotra gada. Lai mums šie sapņi piepildās un domās, darbos, lai tam, kas būs mums sagādāts, kas mums tiks uzcelts, lai būtu arī tas segums no darbiem un spējām. Un šodien izlaiduma dienā gribas teikt lielu paldies jūsu vecākiem. Jums šķiet, ka jūs jau esat gana lieli, gana spēcīgi, gana stipri, bet jūsu vecāku atbalsts jums ļoti, ļoti nepieciešams. Un jāsaka paldies par to kopīgo darbu, par atbalstu, par uzmundrinājumu, par spēju atrast spēku. Paldies jums, vecāki! Paldies skolotājiem par pašaizliedzīgu darbu, par motivāciju, par iedrošināšanu. Paldies! Un ticu, rītdienas takās gadīsies dubulta iespēja iet redzot, iet dodot, iet saņemot un pamanot. Iet tā, lai galu galā nonāktu tur, kur vēlēšanās nokļūt. Nemaz nevajag izcili daudz, vienīgi katru dienu uzsākt ceļu ar ticību un kādu pavisam mazu prieka brītiņu. Un kurpi pazoles kļūs izturīgākas. Apsveicu jūs ar obligātās izglītības dokumentu iegūšanu, lai veiksmīgs turpmākais izglītības ceļš. Un es gribu teikt, uz tikšanos ģimnāzijā, lai jums veicas, lai jums tiešām piepildās tas, ko jūs katrs vēlaties. Un atļaujiet nolasīt Jelgavas pilsētas domas apsveikumu. Cienījamie absolventi, pedagogi un vecāki. Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste ir teicis, ka Latvijas izpausmes pamats ir izglītība. Izglītoti, zinātkāri un drosmīgi jaunieši ir mūsu valsts un mūsu pilsētas nākotnes garants, kura pamatā ir skolēnu, pedagogu un ģimenes kopdarbs. Šodienas absolventiem noslēdzas tikai viens no izaugsmes posmiem, bet katrs atskaites punkts ir jauna izaicinājuma sākums. Novēlu jums būt neatlaidīgiem un neapturamiem virzīties uz mērķi. Katram izdarīt savu izvēli karjeras veidošanā un sasniegt iecerēto. Līdzekļi tā sasniegšanai ir vēlme un zināšanas. Nebaidieties no grūtībām, jo tieši grūtības
var slēpt sevī vislielākās iespējas. Paldies skolu beidzējiem par mērķtiecīgu darbu, paldies pedagogiem par pacietību un godprāvu, virzot skolēnus uz augstiem sasniegumiem. Paldies vecākiem par dzīves gudrību, palīdzot ceļā uz izaugsmi. Lai izdodas vispārdrošākās ieceres, nesot pilsētas un valsts vārdu pasaulē. Lai mūsu domas saka un darbi apliecina, gods kalpot Latvijai, gods kalpot Jelgavai. Sveicu jūs visus ar sasniegumiem. Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Tā notiek mīlot, tā notiek. Tumsa pāraužas gaismā, krēslas kaktiņa aizšūt ciet, sāpīgais aizsāp. Tā notiek, ja mīli, tā notiek. Sirdis sadodas rokās, zem saknēm zied gaisma un gaisma debesīs. Jūsu saknes, no kurām vienmēr ir nācis siltums, ir jūsu ģimene. Vecāki, vecvecāki, viņi vienmēr stāvējuši blakus jums, gan priekos, gan bēdās. Viņi devuši savu sirdi siltumu un kopā ar jums bērnībā devušies fantāzijas pasaules lidojumos. Skolas laikā daži bija piebremzējuši jūsu lidojumus, bet vienmēr bijuši blakus. Lai visus skolēnu vārdā pateiktos vecākiem, dod vārdu Luīzei. Tā ir ģimene, kas mani vada visos grūtos ceļos, allaž un ar vienu, un kaut dienas man kā gulbi skrien, rokas šis joprojām mani balsta tā, balstīja kā solī pašā pirmajā. Vislielākais paldies, manuprāt, ir jāsaka vecākiem. Paldies, ka rūpēties par mums, motivējat un atbalstat.
Viss, ko nevarēja, izrādās tas, ko var. Viss, ko nespēja, izrādās tas, ko spēja. Viss, ko nepratu, ir tieši tas, ko protu. Viss, ja līdzās ej tu. Visus šos gadus jums līdzās ir gājuši jūsu skolotāji, kuri mudinājuši, iedrošinājuši, dažreiz arī nedaudz parājuši, bet jūsu lidojums caur zināšanu padebešiem ir izdevies. Un nu jūs esat nonākuši lidojuma starposmā, kad ir vēlēšanās pateikt paldies tiem, kas ir bijuši tuvu līdzās, tiem, kas ir bijuši blakus. Lai pateiktos skolotājiem, dodu vārdu Līvai. Visu skolēnu vārdā es vēlos pateikties jums, skolotāji, jo jūs esat mums bijuši blakus visus šos 3 gadus, jūs esat mums atbalstījuši un motivējuši un pildījuši mūsu ar zināšanām. Paldies jums par to un arī par visu pārējo. Mēs jūs nekad neaizmirsīsim. Tagad sveiksim skolotājus! Lai lidotu, ir nepieciešamas 3 būtiskas lietas – zināšanas, uzdrīkstēšanās un liela griba. Uzdrīkstēšanās un vēlme pacelties pāri ikdienas rūpēm, saskatīt jauko un jautro, ikdienas šķietami grūtajos brīžos, būt individualitātēm, bet lidot kopā, grupā. Tāda visus šos gadus ir bijusi 9. C klase. Klase, kurā es lepojos arī katru skolēnu. Vārds 9. C klases audzinātājai Agitai Kozolņai.
vārdus. Tūlīt visi kopā. Pamēģiniet, kā tas ir. Jums nav vietas, vai ne? Jā, tāpēc, ka mums ir par tik šauru kļūst. Un tieši tādas arī ir. Jo mūsu līdz ir par šauru šobrīd. Un mums vajag laisties tālāk dzīvē. Un šobrīd stāvot uz šīs līdzes malas, man ir jautājums visiem, gan jums, gan arī vecākiem, kā jums šķiet? Vai tas ir sākums, vai tas ir beigas? Kādam šķiet kaut kam beigas, bet beigas ir labs sākums kaut kam atkal jaunam, vai ne? Un tas ir atkarīgs tikai no jums. Cik labs, cik lidojums jums būs, cik jūsu nākotnē daudz jūs sasniegsiet. Un šobrīd es gribu, lai jūs visi pagriežaties pret saviem vecākiem. Un es patiešām nolieku galvu jūsu priekšā, un arī jūsu bērni sakām paldies. Paldies par to, ka jūs vienmēr domās bijāt ar mums, vienmēr atbalstījāt par mūsu jaukiem pasākumiem, par mūsu pīrāgu cepšanu, par mūsu jauko pēdējo zvanu. Un šeit ir mūsu skolotāji, mani kolēģi. Mēs sakām paldies, paldies, jo 9. C klase nekad nav bijusi viegla klase, vai ne? Man viņa paši smaida. Mēs sakām paldies, paldies kolēģi par to, ko jūs esat izdarījuši, ko jūs jaunieši esat izdarījuši. Tiešām tas ir bijis liels gods man strādāt kopā ar jums, ar kolēģiem un ar vecākiem. Un es pavisam drošām rokām nododu jūs tālāk nākošajās klasēs. Un tagad, nu ko, laižamies, dodamies lidojumā. Vecāki, palīdzam ar aplausiem, lai mūsu jaunieši dodas lidojumā. Saņemt pamatizglītības atestātus. Viktorija Lāci. Jāma Laskeviču. Lūcija Lomākinu. Un Elīna Masjuli. Tagad es aicinu viesus apsveikt mūsu absolventus. Ēstu Ģesteroviču. Niku Paprātu. Robertu Budānu. Oskaru Klugeju. Un Valteru Rokjāni. Kas tā bija, jā?
Sveikos absolventus! Nāk šeit un atkalpo šīs skolas audzēkņiem. Un 245. kabinets ir mūsu, kur es vienmēr esmu un būšu. Paldies jums par šiem gadiem! Paldies! Devītā C. Es arī jūs sveicu visus un ikvienu. Esat labi ar to, ko jūs izdarījuši, un lai jūs veicās arī turpmāk. Bet šodien, izlaiduma dienā, es gribu teikt paldies jūsu klases audzinātājai. Un pēkšņi ienāca prātā, ka varu arī lidot, nojaukt aizkrostus, iznāks no ielejas, uzkāpt kalnā un kā vispār varu dienu nevis noārdīt, bet salikt kā lucīšas glīti. Pēkšņi ienāca prātā, ka varu svinēt nevis progoti, bet atnākšanu, un ka varu ceriņos meklēt laimīti un nevis trīslapīti. Un te skolotāju es dāvinu kaut ko atmiņā un kaut ko nākotnē, un lai veicas un paldies par to, kas ir bijis. Un man ir tas gods arī pasniegt Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotājai Agitai Ozoliņai Jelgavas izglītības pārvaldes atzinības rakstu par mērķtiecīgu, godprātīgu un radošu audzināšanas darbu. Mēs zinām, ka mēs nebijām viegli klase. Jūs mums bijāt ļoti īpaši un mīļi skolotāji. Tāpēc mēs gribam jums dāvināt vienu lietu, kurā sēžot jūs atcerēsieties visus visjaukākos brīžus, kas tika pavadīti kopā. Tom, Stamāra.
9. D klases audzinātājs raksta. Uzrunāt debešu zvaigzni, bezgalīgi minēt, paieties pretim vējam, ikdienu svinēt. Tad viegli pacelties pārnos, nekur tālu, virs sevis, un redzēt, cik pasaule skaista. Novēlam jums spēku nākamajā lidojumā, atrast mērķi, uz kuru doties. Tad arī pasaule vienmēr liksies tik skaista. Bet tagad aicinu visus piecelties skolas karoga iznešanai.
sakrāpēties kopīgajā kokā uz skatuves un kāpnēm.